tā lieta, par ko mēs šodien runāsim, par to visu jau Jēzus par mums reizi nomirs, tad, kad mēs jau bijām grēcinieki. Un ir svarīgi, ka mēs to izrunājam, ka mēs nemetam to cauri ikdienā, arī izrunājam visas tās praktiskās lietas un sāpīgās lietas. Un pašās beigās mēs arī saņemam šo te piedzīvošanu, atbrīvošanu, saņemam jaunu sākumu Jēzu Kristu. Un viss šis seminārs ir sastāvēs no 3 lekcijām. Un tā mēs runāsim gan par to, kā tie, kas vēl nav atraduši otru pusīti, kā viņi sastap, kā viņi atšķirt no visas lielās pasaules. Ļoti svarīgi mēs runāsim, kā pašam kļūt par īsto un vienīgo, kā sev veidot. Tad mēs runāsim arī par to, kā tas tīri praktiski norit, kā vispār var sagaidīt, laiks iet uz priekšu, mīlēt, mums visiem gribās. Un ļoti, ļoti svarīgi mēs runāsim arī par tiem pāriem, kas jau ir attiecībās, kas ir šī ļoti intensīvajā vai kādā pieslīpēšanās procesā viens otram, ka varētu saņemt no šīm lekcijām kaut ko tādu, kas atver acis uz lietām, kas nav nemaz kaut kāda milzīga klupšanas akmeni, bet vienkārši nesaprašanas, kuras skatoties pareizā gaismā, mēs varam piedzīvot to, ka viss, kas top celts gaismā, top gaismā un tik no tā brīvi. Bet tas viss būs par zināšanām, tas viss būs par atklāsmēm, un tam nav nekāda jēga, ja nav Jēzus Kristus. Un tāpēc pašās beigās pēc lekcijām mums būs slavēšana un aizlūkšanas. Un tas tiešām ir brīdis, ka mēs aicinām visus, kam ir sirdī tāda vēlme, kas tad gaida otro, kas grib aizlūgt par otro, paši par sevi, par savām attiecībām, kurās viņi jau ir iekšā, ka viņi tad saņemās un iet, jo Dievs tas nav par zināšanām, tas ir par spēku mūsos. Un tikai caur viņu spēku mēs arī varam būt patiesi laimīgi. Nu jā, bet tagad tad nedaudz priecīgāks sākums, un sākšu ar anekdoti. Tā ir tāda laba prakse. Es skatās, jūs visi jau esat gatavi jau skriet uz aizlūkšanām uzreiz, bet nē. Būs ēšanas un būs daudz sadraudzības. Otrā zālē mums ir galdi jau saklāti, tā kā es domāju, mums būs iespēja paskatīties vienam uz otru, kādi tad ir tie kristieši, kas gaida. Kā tā vispār var, jā. Tāpēc sākumā tāds joks, tad vīrs, precēts vīrs, jā, uz ko mēs visi tā sapņojam un tiecamies. Viņam profesija ir zvejnieks. Viņš zvejo, un kā jau tas gadās uzreiz mūžā zvejniekiem, viņš noķer zelta ziltiņu. Ziltiņu gan nav liela, zelta ziltiņu viņam maza. Un viņš tad, zelta ziltiņu lūdzās, lai man vaļā, mīļais zvejnieks, un tas tāds foršs un tā. Bet viņš saka, jā, viņš ir lasījis pasakas, viņš saka, labprāt tev laidīšu vaļā, bet tev jāizpilda mans 3 vēlēšanās. Viņš saka, paskaties man, es esmu tik maziņi. Es tev nevaru 3 dot, tikai 1. Un viņš jau domā, tāpat jau ir paveicies. Un vispār tas sūrs, tas mūžs, daudz zvejojas, agri cēlēs, kaut ko tādu gribās atalgojumu sev saņemt. Un viņš lūdz pirmā lieta, viņš saka, tad dod mums ar sieviņu tādu milzīgu māju, un es gribu tur tiešām apakšā, kur mēs varam tur peldēties kopā, ir pirti, un tad mums būs ar to sievu, kas biljārdu galds, un tad būs tornīši augšā, tā lai visi redz no ārpus, ka šeit dzīvo tāds Dievs svētīts pārīts un tā. Un ziltiņi tā klausās, tā čāpciņas saucās lupiņas, un saka, nē, tas ir par lielu. Viņš tā apstūs, viņš tā. Nu labi. Redzi, mēs ziltiņi dzīvojam uz salas un vienmēr ir baigās grūtības nokļūt pilsētā. Un vispār man ir tik daudz tie rādam cieni un tie draugi, ka es gribētu, ka no manas salas uz šo te pilsētiņu, kas nav maz tik tālu, tu uzcelt tādu tiltiņu ar 3 joslām uz katru pusi. Visi grāks iemāc un tā. Un ziltiņi atkal atbild, ka tas ir pa lielu. Saka, nē, man tiešām viena, kas tev ir svarīgāk. Tad zvejnieks apdomājās. Tev zini, ziltiņi jau kopš brīža, kad es iepazinās ar savu sievu, man tomēr ir viena vēlēšanās, ko es visu laiku tā klusībā nesu savā sirdī. Varbūt šo tu var izpildīt. Viņa saka, jā.
Tā vēlēšanās man tāda, Zildiņa, ka es varētu saprast savu sievu. Cik tu tās jostas biju skatu posmu? Tad tā. Šodien tad mēs runāsim, kā lai mēs atrodam viens otru tādu, ka mums nav jāglabā šī vēlēšanās visu mūžu savā sirdī, un mēs varam dzīvot laimīgā valdībā. Saprotoši, jūs man dzirdat? Tas ir brīnumvadīšs skolas. Jā. Visiem ir vesela kaudzes, tāpat kā man ar draugiem un paziņām, vai ne? Un man bija tāds laiks, kad iedomājieties 5 kārtas gadā es apmeklēju. Un man liekas, par šiem gadiem, un nezinu, tiešām kādās 25 esmu bijis. Un tad pa lielu sarūktinājumu ir tas, ka es sāku un iedomāties, cik tas sāpiem. Sāku pamanīt pie saviem draugiem to, ka viņi sāk šķirties viens no otru. Un tad, tā kā šī tēma mums ir kļuvusi ļoti aktuāla pēdējos pāris gados, mēs apskatījāmies, kā tā vispār statistika Latvijā. Un iedomājieties, 63% precēti pāri šķirās. Tas ir pirms aizbraucu prom no krīzes jauniešu visu uz ārzemēm. 63 no precētajiem. Tad kas gan vispār ir to pāri starpā, kas vienkārši dzīvo kopā. Un tas ir patiešām dramatiski. Bet iedomājieties, ko tad īstenībā slēpjās tā traģēdija. Visi mani draugi, mēs arī ar jums, kas reiz sapņojam iet pie altāra, viņi taču to darīja vienreiz mūžā. Viņi bija samīlējušies. Bija pilnīgi skaidrs, kad viņi būs kopā, un viņi bija devuši viens otram solījums, un šūta skaista kleita, un tas vīrs tāds visu draugu priekšā gan apskals, gan ar jociņiem apbārstīts un tā. Kas ir tas, ka šie 2 cilvēki, kas tik ļoti viens otru mīl, viņi izšķirās. Šo mēs nesīsim caur šodien visam šim semināram, lai saprastu, ka kaut kas nav kārtībā ar to, kā mēs izvēlamies otru pusību. Jo mēs esam gājuši ar vislabākajiem nodomiem pie altāra un precējušies. Kāpēc pasaulē pāri šķirās? Jo man liekas, nedrīkst skatīties uz šiem 37%, kas tomēr nešķirās. Jo mēs jau vienmēr varam teikt, bet kādam jau paveicās. Jā, kādam paveicās. Bet tā es jums jautātu tā. Vai jūs esat gatavi spēlēt ar savu dzīvi krievu ruleti? Jūs zināt, to spēlīt, kur revolvers ar 6 patronām un atstāja tikai vienu pilnu, pārējās tukšas, un tad šidā šaudās viens ar otru. Un tad viens no 6 izšauj, un tu esi beigts. Bet, ja tā statistika, ko mēs te redzam, ir vēl ar vienu realitāti, tas sanāk tā, it kā būtu pielādēts 4 patronas no 6. Un iedomājieties, cik tas skan briesmīgi, ka es varu kļūt daļa no statistikas. Jo ko tad es atšķiros no citiem cilvēkiem? Vai tad es māku mīlēt labāk? Nē, tā jau mēs kāds pa sev domājam. Kāpēc mēs kļūdamies? Un man ir tāda liela pārliecība, kad varbūt šī semināra beigās tad mēs ieraudzīsim, kādā veidā tad mēs varam būt pārliecināti savu Dievu vārdu, kādā veidā mēs varam būt pārliecināti par šo savu te otru pusību. Jo es jums varu pateikt iepriecinošo statistiku. Un tas ir starp pāriem, starp kristīgiem pāriem, kas ir gaidījuši viens uz otru. Un mēs parunāsim par to vēlāk, kas tad praksē tas īsti ir. Kas ir gaidījuši viens uz otru līdz kāzām. No visiem mūsu apzinātājiem, cik tur bija 300 pāri, viens pāris ir izšķīries. Salīdziet kopā šo statistiku. 63% un 0,3%. Ir starpība. Mēs to visi droši vien kā gribam. Pašā sākumā mēs reiz apskatīsimies, ko tad Dievs mums saka par šo.
Es jums nolasīšu. Tad tas ir brīdis, kur viņš tikko kļūst nabagāks par vienu sānu kaulu. Ja? Tad cilvēks sacīja, šī tiešām kauls no mana kaula un miesa no manas miesas. Un viņa sauksies par sievu, jo tā ir no vīriņām. Tādēļ vīrs atstās tēva māti un pieķersies savai sievai un tie kļūs par vienu miesu. Un tie abi, cilvēks un viņa sieva, bija kaili, bet tie nekaunējās viens otru priekšā. Un uzreiz es pavisam īsti, jo šīs sarunas nebūs par to. Es pieskāršos, ka mēs visi zinām, ka tev nebūs laulība pārkāpt, ir tas, ko Jēzus saka brīdī, kad tu uzlūko otru sievu viņu iekārojumus, tu jau esi laulība pārkāps. Un mēs zinām, ka praktiski tas nozīmē no Dieva puses, ka mēs neguļam ar citiem cilvēkiem vienīgi ar savu vienīgo un līdz kāzām. Un es uzreiz varu jums pateikt, kāds bija mans sajūts, kas to pirmoreiz dzirdēju, es domāju, tas ir ritīgi netaisnīgi. Un es nerunāju par citiem cilvēkiem, bet es domāju, kā tas vispār tā var būt? Jo Dievs taču ir mīlestība, nākot uz zāles kursu un ienākot baznīcā, tas ļoti ātri atklāja sev par milzīgu prieku un atvieglojumu, ka Dievs ir mīlestība. Un tad es domāju, kā tad tas vispār ir iespējams? Pagaidiet maziņu rokā. Es domāju, vai tad vispār var būt pretruna? Jo man neviens neskaidroja tādī brīdī baznīcā un iedomājieties manī draugs, kurš tādi laimīgi precējies, viņam 2 bērni. Un viņš saka tā, ja es būtu zinājis to, par ko mēs šodien visi kopā runājam, toreiz, tad es nebūtu izniekojis 10 gadus, līdz es sastapos ar savu sievu. Iedomājieties, viņiem ir bilde. Tas ir vienkārši neticami. Viņiem ir bilde, kur viņš ir svētdienas skolas skolotājs. Un viņa maza meitnīt, viņam 7 gadu starpība. Un reāli viņi sastapās un apprecējās viens ar otru tikai pēc 11 gadiem. Kāpēc tā notika? Tāpēc, kad šos 11 gadus viņš izniekoja. Pa vidu dzīvodams tādu dzīvi, kas starp citu, kā jūs teicu iepriekš, man likās tīri labi. Dievs ir mīlestība, to taču mīlēt un tā. Un viņš saka tā, ja es to toreiz būtu zinājis, es to nebūtu izdarījis. Un tagad man gribās un aiziet un sapurināt savu mācītāju vai kā citādāk viņu ietekmēt. Jo es būtu izglābts no tā visa. Un iemesls, kāpēc viņš arī saka, viņš atkrita no Dieva. Es tā domāju, mēs visi, kas mēs sapņojam par tām otrām pusītēm un par to laimīgo dzīvi, mēs zinām, ka tāds ir Dieva apsolījums, ka viņam ir labs plāns un mums un tā būs. Bet kas notiek tādā brīdī, kad tu satiec šo te otru, pieņemsim, kas nav īstais, ja tu dzīvo tādu dzīvi, kas nav Dievam patīkami. Un es runāju par šo te balsu. Tad tas, kas notika man draugu, iemesls, kāpēc viņš tos 11 gadus atkrita, ir tāds, ka viņš vienkārši tā kā atmeta Dievu. Viņam apnika katru dienu vakarā lūgt piedošanu par to, viņam apnika cīnīties ar tām sirds vēlmēm, pēc tā, kad būt pieņemtam un būt mīļotam. Jo man liekas, tas ir lielākais klupšanas akmens sevišķi jauniešu vidū, bet es taču gribu tā mīlēt, es gribu, es tam esmu radīts. Mēs taču lasam, ka mēs tam esam radīti. Mēs esam pēc Dieva tēva un līdzības radīti. Un tad iestājās šis milzīgais izsavienojums starp to, ko Dievs saka, un starp pašu sajūtām. Kas ir mīlestība, pēc kā mēs tiecamies? Latviešu valodā ir viens vārds, un arī pavisam īsi. Īstenībā Bībelē, kas ir grieķu valodā, mīlestība ir 3 līmeņos aprakstīta. Kādreiz ir cits vārdiņš dots. Tā ir šī miesas mīlestība, eros, kā mēs zinām, ko tas viss nozīmē. Tad ir filio drauga mīlestība un agape dievišķā mīlestība. Agape ir tā mīlestība, ko Dievs mūs ir mīlējis. Un tā ir tieši tā pati mīlestība, ko viņš dāvina mums, lai mēs mīlētu savu otru pusīti. To ir ļoti svarīgi atcerēties. Un kāpēc svarīgi atcerēties? Es pavisam nesen runāju vienu savu draudzeni,
kur tā vidūsies tādās attiecībās un to, cik tas daudz prasa pūļu un cīnīšanās, viņi saka, bet īstenībā man liekas, ka vienkārši pietiek ar tādu komfortu. Ka ir svarīgi, ka tu esi tā labi pieslīpējuši to cilvēku, ka viņam ir labas īpašības, varētu uztaisīt tā kā sarakstiņa labajām īpašībām. Un viss, man gribās to drošību, man gribās stabilitāti un tā dzīvot. Un tas iestājās cilvēkam tanī brīdī, ka viņš ir aplausies. Viņš aplausies vienreiz, divreiz. Viņš sāk domāt, kur tad es to savu sapņu princi atradīšu. Vai to sapņu princesi, kas man būs tāda, kā es tur sapņos vienmēr gribēju sirdī. Bet varbūt uzreiz trekniem burtiem mēs varam visi sev pasītot šo lietu. Tie ir meli. Neticiet tam. Dievs ir domājis un paredzējis mums vislabāko. Viņš ir paredzējis mums īstu mīlestību, kur attiecībās ir visas šīs trīs kopā. Tātad dievišķā mīlestība, kas ir kā pamats, tā ir beznosacījuma mīlestība vienam uz otru. Tas filio, ka tava sieva vai tavs vīrs, viņš ir tavs labākais draugs. Tas vārds vispār pat skan tik nepiemēros ar vīru un sievu. Tas ir kaut kas aiz visu tā labākā drauga definīcijām. Un, protams, beigās kā tāds ļoti garšīgs putukrējums virsū uz kūkas ir šī eros mīlestība. Bet nekad nevajag sajaukt secību. Jo mūsdienās tas, kā diemžēl es pats esmu klupis savā dzīvē, par to es pastāstīšu vēlāk, tiek celts no otra gala. Pa pamatu tiek ņemta šī eros un tā drauga mīlestība. Un tas viss nospiež to. Nekad neiestājās tā. Ļoti bieži, 90% gadiem nekad neiestājās tā dievišķā mīlestība. Un gadi iet, tu pavada kā cilvēku kopā 3 gadus, 4 gadus, un viss ir sabrucis. Tāpēc, ka varbūt ir celts uz pavisam nepareiziem pamatiem. Un tad tu vīlies. Bet šodien mēs runāsim par to jauno sākumu. Ka mēs neesam aicināti pazemināt savus standartus attiecībā uz otru pusi. Mēs esam aicināti piedzīvot Dieva spēku, kad viņš augšām ceļ mūs priekš savu īstā. Uzreiz arī jums apgalvošu to, ko jūs varbūt esat dzirdējuši no tādiem vecākiem gadagājiem mācītājiem. Dievs ir pret seksu. Bet labā ziņa ir tāda, ka Dievs ir par mīlēšanos vīru un sievu starpā. Un Ulfs mums līdz ieslēgs nākamo rakstu vietu. Es jums nolasīšu ļoti intriģējošs teksts un pilns ar cerībām. Tātad, kad vīrs ir ņēmis jaunu sievu, tad lai viņš neiet karapulkos un viņam lai neuzliek nekādu darbu pienākumu. Veselu gadu, lai viņš paliek brīvs savā namā un iepriecina savu sievu, ko viņš ir atņēmis. Izlasiet, kas var redzēt otrais, lai tas tā nosēžās jūsu. Un varbūt šo tekstiņu jūs varat mest sejā visiem tiem jums, varbūt paši sev vai saviem draugiem vai kaut kādiem niknākiem vai mācītājiem, kur jums saka, vai jums kaut kāds pārmetums ir tāds. Bet kā tad tas ir? Vai tad tiešām tā mīlestība nav un tā, vai tad tiešām nedrīkst mīlēties, vai tas viss, ko Dievs ir radījis, ir grēks? Nav tas grēks. Tā ir milzīga svētība. Šī raksturvieta ir saskaņā ar to, ko mēs zinām, ka Dievam ir labs, pilnīgs un tīkams plāns priekš mums vienu otru. Šīs lietiņas, katru raksturvietu mēs sākumā speciāli pieminam, lai mums ir šis fundaments, uz kā mēs ceļam. Lai mēs zinām, ka tā brīvība, ko mēs beigās iemātosim, tās apņemšanās, ko mēs teiksim, un kā mēs paraudzīsimies uz pretējo dzimumu, tas viss ir balstīts Dieva vārdā. Šīs lekcijas, tas nav nekas izdomāts. Te ir milzīga Dieva gudrība, un varbūt, ko jūs kādreiz vienkārši izlasījāt balsu, tev nebūs lauliem pārkārt. Jūs domājat, redz kā, Bet tur apakšā ir tik skaists, tik liels Dieva pasargāšanas plāns, kādā viņš mums grib aizvest līdz šim te. Iedomājieties, Dievs saka,
Nu, liec mierā to ģimeni jaunu, lai viņi priecājās viens par otru. Jāatcerās gan uzreiz, kad īsta mīlestība gaida, jeb tā kā negulēt līdz kāzām, tas nekādā gadījumā nav pašnējas. Atcerieties, ka ģimene priekš katru no jums, tā vispirmkārt ir tā vieta, kurā jūs izdzīvojat Dieva valstī. Kopā ar savu vīru vai sievu, ar saviem bērniem. Jūs viens otru audzinat tajā, un viņi ir tie, kas piedzīvo to, vai Dievs patiešām ir dzīvs, vai viņš ir tikai iekšā melnā grāmatā. Ja ģimenē nebūs tā dzīvā Dieva, ja ģimene nav celta uz pareizajiem pamatiem, tad pa kādu mieru ostu var runāt. Tu vienkārši izbeidzies. Un Dieva tas lielais sargāšanas plāns savu šo te gaidīšanu līdz kāzām ir tieši tāds, lai tu iemanto šādu te ģimeni. Cilvēks mums tā liekas, bet kā tas īstā tā otrā pusīte, kā tad ir, man tur ir viena draudzene, tad otra draudzene, vai tur tāds draugs un šitāds, un es tādu esmu ticis pāri un attīrījies, un tāds pats jau viens cilvēks, tur 2 kājas, 2 rokas, acis. Bet ko mēs lasām atkal svētajos rakstos? Tas noslēpums ir liels. Tieši tāpat kā Jēzus to attiecina uz sevi un draudzi. Tas noslēpums ir liels, un ko viņš saka? Jūs, kas redzat viens otru sejas un manā sejā lūkojoties, jūs redzat vienkārši cilvēku. Un tā ir miesa. Bet tas, kas notiek šī garīgajā pasaulē, ko mēs neredzam, tas ir kaut kas daudz, daudz lielāks. Mums visiem ir glābšana caur Jēzu Kristu. Mēs esam pārcelti Dieva dēla valstībā. Bet mēs to neredzam sejās. Ejot pa ielu vai nākot šurp, jūs viens uz otru skatījāties, jūs redzējāt tikai cilvēku. Bet mēs zinām caur to, ko mēs piedzīvojam, ka realitāte ir daudzreiz lielāka, un tā ir neredzama realitāte. Un tieši tas pats starp vīru un sievu notiek tādā brīdī, ka viņi ir kopā. Tā, ka viņi pārguļ. Notiek kaut kas tāds, uz ko mēs varam attiecināt šo te, tas noslēpums ir liels. Tu var domāt, kas tad tas ir? It kā mēs tur pamīlējāmies un tā. Kas tad īsti ir mainījies? Vai tu man ir pieaugusi tā trešā roka? Nav pieaugusi. Bet kas ir noticis? Un tad tu domā, nē, Dievam nav bijis taisnība. Bet ziniet, tas, kas man taisnība kā tādu loģisku vīrieti ļoti vienmēr ir fascinējis, cik zinātnē attīstoties, mēs gūstam arvien jaunas apstiprinājums tam, kad Dievam ir taisnība. Un te tāda interesanta ķīmiska līmīte, viņa saucās oksitocīns. Tā ir ķīmiska viela, kas izstrādājās 2 gadījumos. Pirmā ir, kad māte baro bērnu, tas ar mātu un bērnu veidojās šī nevaramā saite. Tas ir tas, kas jums topošajām un esošajām māmiņām dod darīt tādas lietas un dod tādus spēkus, par ko parasti cilvēki nevar iedomāties. Tas jums ļauj mīlēt ar beznosacījumu mīlestību šo te savu bērnu. Jo pat ķīmiskā līmenī, tas, kas notiek mūsu ķermenī, notiek šī te pārvērtība. Un otra vieta, kur izstrādājās šis te oksitocīns, ir 2 cilvēku starpā, vīrietis un sievietes starpā, kā viņi pārguļ. Tā ir kā līme, ka šo te pāri savieno kopā. Tāpēc svētīgi tie pāri, kam ir izdevies tā kā saglabāt vienu priekš otru, jo viņi piedzīvo šo te. Pat laikam ejot priekš, ierauga 2 vecīšus. Viņi izskatās citādāk, bet tu skaties viņiem, viņi ir kā dvīņi. Viņi kustās kaut kā kopīgi klaudzinas pieķīšiem, liekas, kā tik ritmiski var klaudzināt. Viņi saprot viens otru no puses vārdu. Tas ir viss šīs te netvaramās, neredzamās mīlestības rezultāts. Un tā labā lieta ir tāda, ka tie no mums, kas ir daudz reiz, vai kas ir kļūdījušies savā dzīvē, kas nav tādi apprecējušies, bet kam sirds trīks pēc mīlestības,
ir tāda, ka mums ir iespējams šis te jaunais sākums. Pirms kādiem 3,5 gadiem es vēl nebiju kristietis. Man nebija nekāda iespēja. Tā līme, viņa tiek izlietota. Tas oksitocīns, viņš katreiz viņš samazina to līmeni, ko tu var nākamajam cilvēkam piesaistīties. Un tā ir briesmīga sajūta tādā brīdī, kad es sāku ticēt Jēzu un es atnācu uz baznīcu un es dzirdēju par to, ka tādā ķīmiskā līmenī es esmu tā kā jau palietots. Bet es gribu būt savai sievai vienīgais un īstais. Un tā sajūta, ka es esmu palietots jau tā kā pustukšs stūbiņi. Un tas, man liekas, ir tik brīnišķīgi, ka tā šī Ziemassvētku laikā mēs esam sanākuši kopā. Un ja mēs ticam mūsu glābējam Jēzum Kristum, tad šajā Ziemassvētku laikā, tāpat kā viņš mums ir dāvājis jaunu piedzimšanu no augšienes, tāpat ir viņš mums dāvāja arī jaunu piedzimšanu, atjaunošanos. Ja gribat arī tā var precīzi teikt, atjaunošanos nevainībā priekš savu otrā un īstā. Un runa neiet par ķermeniskām pārvērtībām. Lai gan šur tur pasaulē var lasīt liecības, ka arī kaut kas tāds notiek, tāpat kā tur vēl ar vienu mūsdienās pa laikam ceļ augšā kādu mirušo. Bet es domāju, tas ir pilnīgi nesvarīgi tā miesiskā puse. Jo kā mēs noskaidrojam, tad visa sāls, viss tas lielais brīnums ir garīgajā telpā, to, ko mēs neredzam. Jo kas tad īstenībā noticis, tā kā mēs šķīrāmies, un vai tie, kas ir šķīrušies, vai ir bijuši pamesti, vai kuri paši kādu pametuši. Jūs jau zinat šo te salīdzinājumu par tām 2 papīra lapām, bet man liekas, tā traģēdija vēl lielāka. Tās ir 2 lipīgas līmentis, kas ir bijušas salīmētas kopā. Plānas līmentīgas, bet lipīgas. Kad viena plēš no otras, mēs zinām, ka tu nekad vairs nevar palikt tā, ka viņas ir neskārtas. Pie vienas paliek risks, pie otras paliek risks. Bet tās labā lieta, kad viņas zaudē arī to savu lipīgumu. Kas ir tās lietas? Tas ir tas, ko mēs nesam līdz savām jaunajām attiecībām. Ļoti lielu uzmanību mēs šodien veltīsim arī tam, kā lai paši sev mēs sagatavojam priekš savu īstā, vai tie, kas jau esat kopā. Kā lai tiek vaļā no tām bagāžām, no tiem ēnkuriem, kas mums vēlgās līdzi. Jo tik daudz piemērs es esmu redzējis pēdējos 3 gados, arī šeit par draudzē. Man liekas, kā mēs tādi Dieva bērni esam atraduši to otru pusī. Kāpēc, pieņemsim, meitene baidās, ka viņa pametīs? Vai kāpēc meitenei liekas, ka viņa nav pats skaistākā pasaulē savam vīram? Vai kāpēc vīram liekas, ka tas, ko viņš varētu pateikt, ir kaut kas smuļķīgs un negudrs? Vai kāpēc viņš nejūtās mājā kā lielākais un stiprākais? Un ziniet, tā lieta jau ir tāda, ka absolūti lielākajā daļā gadījumā tas nav tāpēc, ka otrs viņam tā liek justies. Tā tas nav. Otrs cenšas mīlēt visu sirdi. Bet tu esi tā saplēst tādu riska, kas ienākuši šīs jaunajās attiecībās. Un tu velc sev līdz šīs bagāžas. Tas ir tev kādreiz izdarīts. Bet vai mēs gribam ienākt šīs attiecībās šādi te? Mums pat nav jāceļ augšā rokas, mēs zinām, ka visi mēs gribam būt tīri. Un arī tur ir iespējams tas jaunais sākums. Un tad mēs parunāsim par pašu to loģiku. Mēs visi kopā atklāsim to, kas tad īstenībā ir slēpies zem visu šī plaukša, to nebūs laulība pārgāt. Un uz ļoti praktiskiem piemēriem, es domāju, mēs atpazīsim katrs sevi tajos. Mēs sapratīsim to patiesību. Pirmais ir tas, kāpēc mēs vispār ieejam iekšā attiecībās, pat ja mēs īsti nemīlam. Kāpēc mēs ieejam attiecībās? Tāpēc, ka viņš man ļoti patīk. Kāpēc mēs pārguļam? Un tas visvairāk gan attiecās uz mūsu mīļajām meitenēm. Kāpēc viņas pārguļa puisi, kurš saka, ka viņš viņus tā ļoti mīl un vispār ir tik forši un aizved uz kino un viņa jau pieņems tiekās, es nezinu, varbūt dažus mēnešus.
Un viņš visu laiku mudina, jo tādi mēs esam vīrieši. Un mēs mīlam meitenes, jūs ļoti skaists, un mēs tam arī radīti, kā Dievs mūs tādas ir izveidojis. Bet kas notiek meitenēm? Viņas, tāpat kā mēs vīrieši, mēs ļoti baidamies no vientulības. Pāri visām lietām. Vienalga, cik tu esi veiksmīgs darbā vai cik tu esi noslogots mācībās. Vientulība ir tā lieta, ko mēs negribam sevi redzēt. Tie, kas dzīvo vieni, varbūt to vistrakāk sajūt. Tu atnāc tur vakarā mājās, atslēdz durvis ienāk iekšā un istabā valda pilnīgs klusums. Jo nav neviena. Un šī iemesla pēc mēs esam gatavi. Mēs, kas pat ticam Dieva vārdam, mēs zinām, ko saka Bībele, mēs esam gatavi ļauties šim tas spiedienam, jo mēs domājam, ja es ar šo puisi pieņemsim, meiteni domā, ja es šo puisi nepārgulēšu, mūsu attiecības tātad nepāraugs jaunā līmenī, kā tas tiek moderni teikt, tad viņš aizies prom no manis. Un viņi ir gatavi spērt šo soli. Un tā ir tā nabaga meitene, kas atopās pēc 9 gadiem. Varbūt viņai jau ir bērns, varbūt nav. Viņa atopās ļoti bieži pie sasas šķīvi. Ir tie laimīgie gadījumi. Tie 37%. Mēs esam gatavi riskēt savu dzīvi uz to. Man liekas, sevišķi vīriešiem ir atkal tā, ka mēs norūkam to mīlestību. Mēs metamies iekšā darbos. Mēs darām lietas un mēs savācamies savā starpā un mēs stāstam, kā man iet darbā, kā sportā, kā mācībās. Mēs viens otru uzkurinām. Bet ziniet, kur ir tā patiesība, ko mums sirds vēlās? Tas uz mums visiem arī attiecās. Kas notiek, kad atnāk svētki? Kā tie no jums, kas esat vieni? Kā jūs jūtaties Ziemassvētkos? Vai citos lielos svētkos? Vai tādā brīdī neizlien ārā lielā patiesība? Mēs zinām, ka kādreiz pirms Jēzus Kristus mēs bijām vientuļi. Un tātad viņā ir visa glābšana. Un mēs varam, arī esot vieni, saņemt šo milzīgo mieru. Jo tā bija lielākā dāvana, ko viņš man darīja. Kamēr es gaidu, man pazuda šī trauksmainā vēlme tur steigties, skriet, lietosim ļoti precīzi šo vārdu, meklēties. Dievs man dāvāja to mieru, sagaidīt to otru pusīti. Un šā vai tā, Ziemassvētki ir tas, kas parāda, ka visi mani pārējie darbi, mani sasniegumi, mani sportiskie veikumi, tas viss ir otršķirīgs, ja nav mīlestības. Tāpēc tā ir liela taisnība, ka pirmais svarīgākais lēmums dzīvē tāds ir attiecības ar Dievu, kad mēs atgriežamies mājās debesīs. Un otrs svarīgākais ir otrā pusīte. Atrast īsto un vienīgo. Mēs apskatīsimies, ko svētie raksti par šo saka. Tas ir no Salamana mācītāja grāmatas. Baudi šo dzīvi ar savu mīļoto sievu visās tajās ātri zūdošajās dzīves dienās, ko Dievs tev ir piešķīrs un saules. Cauri visam tavam niecības pilnam mūžam. Patiesi, tas ir tas, kas piekrīt šai mūžā, un tas ir atalgojums tev par pūlēm, kādām tu nodoties zem saules. Man liekas, kur vēl precīzāk var ilustrēt, kur vēl lielāku apstiprinājumu var gūt Dieva vārdā, kā šajā rakstvietā, kas saka, attopies, paskaties. Tu mosties no rīta 7, tu ēd, tu skrien uz darbu, tu strādā, tu mācies, ej uz sporta nodarbībām vakarā, apskaties mīļo savu pārādi, satiecies ar draugiem, beidzās viena diena. Otra diena, tu celies 7 un dari visu tās pašas lietas. Ļoti viegli ir ieskriet iekšā šādās te dzirnaviņās. Es ļoti ceru, ka pēc šīs dienas mūsu kopējā pasākuma, pēc aizlūkšanām, kas būs beigās,
Mēs varēsim tā no malas paskatīties katrs savu dzīvi, lūgt par to otru pusīti, kas kaut kur staigā ar riņķi, lūgt par to otru pusīti, kas man jau ir pie sāniem. Un sakārtot tās attiecības tā, lai gan mūsu gaidīšana, gan mūsu dzīve kopā ar otru ir tāda, ko Dievs teikt, tā ir man patīkama. Nu tāda, ka mēs zinām, mēs esam atzinuši, es gribu mīlēt. Nu, un ko man tā darīt? Nu, kur ir tas otrs? Nu, es lasu Bībeli, es lūdzos, kur tad nāk tas otrs? Gan jau kaut kur staigā. Zem zemes varbūt, zin, izmisam brīžos, tā var pateikt. Bet, un tādā brīdī tad notiek tas, ka mēs esam gatavi. Mēs esam gatavi cilvēkiem, kas mums ļoti iepatīkās. Mēs kļūstam tā kā nedaudz izsalkuši. Kā tā pateikt, kas varētu būt izsalkuši? Tā kā izsalkuši zvērīgi. Izsalkuši ļoti kristīgi, Bībeli lasoši zvērīgi mazi. Un es to varu arī atzīt par sevi, jo tā tas ir. Tu skaties riņķī, domā, Dievs, tu esi vīrietis. Tik skaistas tās meitenes, un tu ieraugi vienu, otru, trešo, un tu domā, varbūt viņa ir. Varbūt tā ir. Un meitenēm jau atkal ir citādāk. Viņām varbūt nav tik tieši, bet ir tieši tādi paši romantiski sapņi. Ka zirgs ir baltāks un ķēdes košāks. Un tas ir tas milzīgais risks. Iedomājieties, cik liels ir tas risks, ka tu vari sajaut kopijas ar oriģinālu. Atcerieties šo divu vārdu salikumu. Kopija un oriģināls. Dievs, kā mēs zinām pēc rakstiem, viņš ir tas, kas mums liek sirdī visas vēlmes un veiksmi pēc tā labā prāta. Kādreiz mēs kristieši sakam, nē, man nav tāda ideālā otrā pusīte, un neiet runa tur par acu krāsu vai matu garumu. Nē, es esmu gatavs, ko man Dievs dos, tas, lai tad arī ir līdz kapa malē. Bet nē. Atkal, atcerieties, ka tas ir kaut kas, kas ir no Dieva mūsos ielikts iekšā. Un esat ievērojuši pilnīgi kaut kāda tāda maģija, kāpēc kaut kāds viena veida, teiksim, meitenes puišiem patīk. Un runa vispār neiet par to, ko mēs varētu iztēloties tādu klasisko skaistumu. Bet man patīk viena tipa meitenes. Un meitenēm ar to puisi arī ļoti bieži tā. Un tas visticamāk nozīmē, ka tā tava otra pusīte būs kaut kas tāds, jo tev sirds uz to vēlkās. Un tad iztēloties, tu taču vari ieraudzīt līdzīgi tipa cilvēkus. Un šis ir tas milzīgais lamatu caurums, kur apakšā ir mieti uzasināti. Ka tanī brīdī, kamēr tu gaidi, kamēr tu staigā riņķī, tu uzkrīt virsū kādai tādai kopijai. Tu sirdī dziļi jūti nav varbūt, bet varbūt tu pat jūti ir. Es esmu atradus vai esmu atradus. Visi mēs tā esam domājuši. Visi 63%. Kā atšķirt kopiju no oriģināla? Un es par nākamā lieta, ko es pastāstīšu tā praktiskāk, kur mēs atpazīsim atkal viens otru, ir kā mēs vīrieši sievietes domājam. Un sievietes, jūs mums esat īpaši skaisti un mīļi radījumi, jo jūs spējat domāt divās dimensijās attiecībā uz otru pusīti. Un tā pirmā ir seksuālā un otra garīgā. Un vīriešiem, diemžēl, tā kā mēs esam taisīti no dubļiem, mums ir tikai šī seksuālā dimensija. Jūs varētu domāt, ko viņš tur runā, kur tas vispār atrodas. Paskatīsimies konkrēti piemēru. Un tas ir tas brīdis, ja šeit par šo galveno aili ieskait iekšā 3 pusplikas vai plikas meitenes, visi vīrieši uz viņām paskatītos
un tev nebūtu, paskatītos ar acīm, ar vīriešu acīm, tie nebūtu skatieni, kas teiktu, vai tev nav augsti? Ko tu dari lekcijas laikā? Tu ir silta zupa. Un kas notiktu, ja jūs dāmas, kas šeit sēžat, un ieskrien iekšā 3 brieži, 3 vīrieši, noģērušies līdz pusē pliki? Ko jūs arī uz viņiem paskatītos? Un jūsu skatienā gan būtu parādīts, 3 idioti, kas atskriekuši traucēt lekciju. Bet tas ir skaistais Dieva iedibinātais plāns. Mīļās meitenes, jūs nekad nevienu neaprecēsiet. Jūs tiksiet aprecētas. To ir ļoti svarīgi saprast. Ģimenē tā seksuālā bauda guļ tikai un vienīgi šo te vīru izvēli. Viņš ir tas, kas nosaka toni. Pēc tam, kad notiek pati tā mīlēšanās, protams, tas ir kā viena miesa, viens vesels. Bet vīrs ir tas, kurš spēja atšķirt no visas kaudzes ar meitenēm. Tās, kas viņu uzrunā kā vīrieti, kā šo te zvēriņu. Un tas ir ļoti svarīgi, jo mīlēšanās ir tāda, svētlaimīga dāvana, ko Dievs mums ir dāvājis. Jūs, meitenes, spējat to puisi, kas jums sāk uzmākties ar zvaniem un sūtīt puķes un rakstīt dzeju bez atskaņām. Jūs varat skatīties ar tieši tā to garīgo dimensiju. Viņš jums iepatīkās. Un jūs esat gatavs pamazām iet viņam uz priekšu un tā tālāk. Bet vīrietis ir tas, kurš vai nu grib vai negrib jūs. Jūs, mīļās meitenes, atklausat mīlestību. Un tad brīdī, kad jūs atklausat, jūs spējat piedzīvot tādus kalngals, kā vīriešiem nav iespēja. Bet mēs esam tie, kas pasaka, vai tur vispār kaut kas būs, vai būs tāds dzirkstiņi. Tāpēc vīrieši ir tie, kas aprec meitenes. Un tur ir taisnīgi svarīgi apzināties šīs dimensijas. Jo iedomājieties tādu pavisam citā gaismā mēs varam paskatīties, ko nozīmē gaidīt līdz kāzām. Īstenībā tas nozīmē šim te puisim uzdot sev visu laiku jautājumu. Atslēgas jautājumu. Vai es esmu gatavs šo meiteni aprecēt? Lai ar viņu pārgulētu katru dienu un visu mūžu, bet vai es esmu gatavs viņu aprecēt? Un šis ir brīdis, kur visi vīri var teikt, ka mēs esam ļoti racionāli. Ja pieiet klāt ir kāda cita meitene, kas tev iepatīkās, šodien gāja pa ielu, redzēja tur 12 skaistas meitenes. Uzdodiet sev šo jautājumu. Tu esi gatavs viņu aprecēt, lai viņu pārgulētu? Nē, kāda smuļķība, netaču. Šo jautājumu, tā kā tu satiec meiteni, kurā tu iemīlies, uzdodiet paši sev. Jo tur jau tas skaistākais ir, ka jums, mīļās meitenes, tas puisis, kas jums ir īstais, viņš būs gatavs gaidīt līdz kāzām. Ja viņš nav īstais, viņš nekad neniekos savu dzīves laiku. Nekad mūžā tā nebūs. Mēs esam ļoti racionāli. Es neatdošu savu dzīvi uz kādām vēl kāzām. Kādu vēl, ja tas nekad nenotiks. Es sirdī vienkārši zinu, ka viņi vēl būt nav īstā. Un iedomājieties, manas 2 draudzenes, viņas satikās ar puišiem, kas nav no baznīcas. Un viņas sāk draudzēties, un tad bija tas ļoti kristiskais moments. Kā viņiem pateikt par šo īstu mīlestību gaidu, jo viņi, protams, jau sākot pirmajiem soļiem sāk viņus aicināt. Viņi sāk aicināt, pārauksim nākamajā attiecību fāzē. Es gribu iejaukt, ne? Bet, un viņas sadūšojās, mums ir baigās sarunas par to, un tas ir tik svarīgi, ka mēs esam viens otru. Viņas sadūšojās un nosūtīja šiem puišiem lekcijas par šo te tēmu. Un tas bija vienkārši sprādziens.
protams, viņa pirmā reakcija bija šoks un tas, ka tas ir muļķības un tā. Bet es nestātīšu visu garos stāstu, bet es biju pats ļoti pārsteigts, kas notika. Tie džeki, viņi šo lekciju palaida savu pārējo draugu vidū. Un viņiem radās tāda cieņa pie tām meitenēm, pie tām divām manām draudzenēm, ka viņi sāka to ievērot. Vienkārši vienā brīdī viņi saprata, ka viņas nav īstās. Bet viņi gaidīja. Viņi ved viņus uz randiņiem un tusēja un darīja citas lietas. Un viņi beigās izšķīrās. Un tād iztēloties to otru scenāriju pusi. Jo es zinu, cik grūti bija manām draudzenēm. Ja viņām tik ļoti tie puiši patika. Viņas bija beigās abas tās, kas izšķīrās no viņiem. Jo viņi saprata, ka tas nav tāds īstais mans. Bet ja viņas būtu ļaušās, Dievs taču ir mīlestība. Un tā mums patīk, un es pat jūtu, kas tas tāds ir, es nevaru saprast, sirds klaus vai mīlestība. Tad iešanā viņi pārbod. Ja viņas būtu ļaušās, notiek sprādziens. Puisis, kas pirms tam teikt, tā ir simpātiski, tāda forša meitene, mums ir forša ko parunāt. Viņš pēc pārgulēšanas, es runāju par nopietnām, tādām attiecībām nopietnām puišiem. Viņš saprot, ka kāds patīk. Es esmu iemīlējies viņā līdz matu galiņiem. Tas ir tas periods, ko tik bieži saka žurnālos, mīlestība nav. Viņi izveidās pēc 3 gadiem. Tādā brīdī, kad mēs saplūstam, kad šis te oksiticīns izdalās, puisim vispār ir, es, diemžēl, pēc savas rūktās pieredzes var teikt. Tu saproti, ka tā meitene ir īstā. Bet tu nesaproti šeit sirdī. Tavs seksuālā dimensija ir ieslēgusies. Tas slēdzis starp seksuālo un garīgo dimensiju, tikko mēs pārguļam, viņš salūst. Tu vairs nespēji nošķirt. Lūk, jums viens no iemesliem, kāpēc tik daudz pāri šķirās. Viņa visu sirdi mīlē viens otru. Jo tam puisim, pieņemsim, viņš jau iemīlējās, tad viņš sajūtās kaut ko meiteni. Tad mīlēšanās, tad visā jaunatklājai prieks un šitā var un tā, un visas tās skaistās lietas. Un meiteni, ko viņa jūt? Viņa jau arī jūt, ka puisis viņu mīl. Jo kamēr viņš ir tāds iemīlējies, viņš ir gatavs darīt jebko. Kur gan pazud mans princis pēc 3 gadiem? Kur viņš aizlogās prom? Kāpēc viņš pārkāpja laulību vai kāpēc... Kur ir pazudus viss tā izturēšanās? Ir tas, ka diemžēl laika tests mums parāda. Viņš mums parāda, ka mēs neesam bijuši īstē viens otru. Un iemesls ir tam, ka es toreiz pieņemsim nezināju, kad manī notiks tas, kas salūzīs slēdzītes. Un es jums varu pateikt godīgi. Ja es būtu gaidījis tātad līdz kāzām, līdz šam, es nekad nebūtu bijis kopā ar šiem meitenēm. Jo ar vienu, teiksim, pēc 3 mēnešiem, ar otru, varbūt vēl ātrāk, es būtu sapratis to, ka viņas nav mans īstās. Vienkārši to būtu sapratis savā sirdī. Iztēlojieties, kā es rīkojos pēc tam, kad pirmo reizi, kad es biju pirmo reizi šķīries no meitenes, tā izšķīries attiecībās. Tur diezgan ilgu laiku vajadzēja, lai principā tā atkoptos un tā. Un es nevarēju saprast, kā es tāds gudrs būdams izmācījies visur un tāds loģisks un šitā nokļūdījos. Kā tas tā sanāca? Un es sapratu to, ka šo skaisto teicienu no pasaules slikta pieredze, arī pieredze. Un tad es zinu, ko es vairs nekad nedarīšu. Un iztēloties, es tātad satikšu šo te otru meiteni. Un šoreiz es biju ļoti gudrs. Es biju tā kā pelīga trauka veikalā. Es visu ļoti rūpīgi izvērtēju, izsvēru, vai tiešām viņa ir vai nav.
kā es jūtos, lai es tev prasīju, kā es jūtos. Un mūsu attiecības pārauga nākamajā līmenī. Un es saprotu, ka es esmu bezgalīgi iemīlējies. Es gudrs, pašpārliecināts, iedomīgs tādā brīdī. Vēl, bet ar vislabāko gribu mēs iekrītam vienā un tādā pašā bedrā. Un tikai tagad es zinu, ja es būtu gaidījis līdz kāzām, es būtu ieraudzījis patiesību, ko man sirds atklāja, diemžēl, tikai jau pēc 3 gadiem. Tieši tāpēc ir jāgaida. Citreiz es dzirdēju, un citu pārsvarā, arī no puišiem, bet pārsvarā no meitenēm. Bet kā tad es iegūšu seksuālu pieredzi? Es taču gribu būt pat labākā savam vīram. Nu, ja jau es viņu tā mīlu, tad mans pienākums ir dot viņam to labāko. Man jāiziet kurs. Jo es esmu dzirdējis tādu savu īsto vienīgo, nu, es vēl esmu tāda jauna, man tur tāda, nezinu, 20 gadi, 19. Es jau zinu, man jau Dievs dos to īsto un vienīgo, nu, tā kā man būs kā 26. Bet līdz tam laikam, nu, es taču nedzīvošu kā mūki. Un viņam tik ļoti patiks visu, ko es samācīšu. Nu, tas mums tādi tieši teksti. Nepievilsimies, gaidīt tik grūti. Pēc tam beigās mēs to parunāsim vispār kā to, vai to vispār var izdarīt. Jā, jau iepriekš teikšu, ka jā. Bet patiesība jau ir pavisam citādi. Patiesība ir tāda, ka mēs uztaisījām aptaujiņu, prasījām vīriem, nu, cik tu gribi, lai tavai meitenei pirms tevis būtu bijuši vīrieši. Un tad ir, zini, dažādi tie varianti. Tur, nezinu, 2, 3, tur, zini, sauc kaut ko līdzīgi kā sev, varbūt 3 reizes mazāk, bet tā kā, 2, 3. Un tad tas intervētājs tādu foršu testu paprasīja. Viņš jau prasīja, bet tie visi anonīmi vīrieši, kaut kas viņam varētu būt. Bet iztēlojies, ka es, kas tev uzdod to jautājumu, es esmu bijis tādējās meitenes, tas pirmais. Un mēs darījām šitā un tā darījām. Un viņš šito stāstu viņam acīs. Tas žeks kļuva agresīvs. Un tad viņi visi teica, jā, es gribētu, lai mana sieva mani vienīgā. Man jau, protams, tā kā es diemžēl, vairs tā fiziskā nozīmē nevar būt vienīgais priekš savas sievas. Bet man liekas, tas ir kaut kas tāds, ko mēs pasākumu beigās varam iemantot, ko mēs jau esam iemantojuši, jo to visu jau ir izdarījis Jēzus Kristus. Mēs varam saņemt šo tā jauno sākumu. Bet tā atbilde bija tāda, cik tu gribi, lai tev ir bijuši sievai puiši, pirms tam neviens. Cik meitenes gribi, lai būtu. Cits teica neviens, un cits teica, man gribās, viņš ir prasmīgs. Nu saprot, ko tas savukārt nozīmē. Bet mīļās meitenes, vispār tā padomās. Tā jau ir, mēs visi zinām, sevišķi džeki ir savu tie, kas vairs kas vairs nav nevainīgi, viņi atcerās savas pirmās reizes un zina, tiešām tā kā maza puiša ir. Salīdzinot, pieņemsim ar to seksa gigantu, par ko tu tā esi izaudzis. Es to tā speciāli arī saku. Bet padomājiet, tā vīra un sievas starpā, kur valda patiesa mīlestība. Vai jūs, meitenes, neesat gatavs pagaidīt, nezinu, to mēnesi, īstenībā varbūt dažas reizes, varbūt mēnesi, kamēr tavs vīrs kļūst par tavējo vislieliskāko mīlnieku pasaulē.
Vai tu neesi gatavi iemainīt šo te viņa sākotnējo neprasmību un to, ka viņš pret tevi izturās ar tādu milzīgu bijību un cieņu un baidās pieskarties un vispār satraucies ļoti? Vai tu neesi gatavi to iemainīt pret to viņa pieredzi slavenu? Un es jums varu pateikt savukārt no vīriešu puses, par tām prasmīgajām meitenēm, ka nav laikam nekā tāda saindējošāka, ka tu pieņemsim, esi kopā ar šo te otru pusīti, ar savu meiteni, jūs mīlēties un tu domā, tad ieslīt tādu domu prātā. Ienaidnieki iesvies tev prātā, vai arī tu pats būšu loģiski aizdomājis, kur viņu šito ir samācījis? Viņš skan smieklīgi, bet īstenībā tas ir baigais nogalinošais jautājums. Es atceros arī pats, kad es vēl nebiju kristietis, domāju, vienkārši tev zūd arī brīdī tā, pirmkārt, samazinās ļoti uzbudinājums. Tu saproti kaut kas tāds, un tu nevari, mēs neesam radīti laulības pārkāpšanu. Jo tad brīdī, kad tu domā, kur viņš šito samācījās, tu jau redzi pilno bildi, ar ko viņš šito samācījās. Un tad tu izcēlēs, vai jūs varat tā divatā to vīrieti mīlēt savu sievu, un nevarat. Un ir viss. Un tāpēc ir vajadzīga tā dziedināšanās. Arī tīri seksuālajā līmenī tās ir tās lietas, ko mēs nesam līdz, ka mēs esam kā sabiedriskās līmenis viens priekš otru. Sievietes ķermenis savukārt, tas ir radīts drošībai. Jūs jau meitenes paši zināt arī vienalga, ko caur stāstiņiem un tā, ka tādu īstu un visdziļāko orgasmu sieviete var piedzīvot tikai tanī brīdī, kad viņa ir absolūti droša. Absolūti droša viņa ir tikai tanī brīdī, kad viņa zina, ka viņš mani nekad nepametīs. Tas ir tas viens tekstiņš, vienu rindiņu. Viņš nekad mani nepametīs. Bija tāda Amerikā uztaisīts pētījums par šo te seksuālo apmierinājumu, ko saņem meitenes. Tā kā pirms un pēc kāzām. Viņi gaidīja, ka rezultāti būs tādi, bet viņi bija pārsteigti redzēt, cik ļoti tās sievas, kas ir laimīgā kristīgā laulībā, cik viņām ir pieaugusi šī seksuālā apmierinātība. Jo līdz tam, līdz kāzām, visu laiku tāda, tu kā redzi, tas cilvēks tev mīl un tu viņu mīli, bet tev visu laiku tādā fonā tāda balstiņa. Bet varbūt mēs neaprecēsimies. Varbūt, ka viņam ir plāns B un tev pašai. Tev pašai arī plāns B. Varbūt, ka viņš izrādīsies kretīns. It kā es viņu tā mīlu, bet nekas jau nav zvanīts. Jo manām draudzenēm tā ir noticis. Un es taču redzēju, tā mildiņa tā mīlēja Ansiju. Un kāpēc viņi izšķīrās? Un nav pat svarīgi, ja jautājums ir tā galvā skaļi pateikt, vai jums ir sajūta šeit kaut kur vēderā. Bet tas ir tas, kas jūs laupa, kas jums nolaupa to lielāko laupu. Un daudz meitenes, kas tā ir, diemžēl, pēc viņa paša pieredzes pirms atgriešanās pie Jēzus, kas ir dzīvojuši tādu dzīvi ar viņas stāstu, kā, bet man bija bauda. Un bija jau forši un tā. Un tad viņas tas būtu kā loģisks iebildums. Ja vien mēs nebūtu runājuši šīm meitenēm pēc tam, kad Jēzus viņas atjaunos un viņas ir laimīgā laulībā. Ja viņas saka, ka tas, kas toreiz bija, to es pat nevaru salīdzināt. Kādreiz es lasīju to žurnālus, un tur bija tie vairāk kārtējie orgasmi. Un es domāju, kā tad tas iespējams? Viņi saka, tagad, ka es esmu sieva savam Jankam 2 gadus, es zinu, ko tas nozīmē. Šī pati meitene reiz bija ļoti, ļoti samīlējusies citā puisī. Un viņai nekā tāda nebija. Kāpēc es pieminu šos ļoti tiešos piemērus par mūsu arī seksuālo dzīvi? Tāpēc, lai mēs redzētu, ka to, ko Dievs ir nostiprinājis debesīs, to, ko viņš ir atraisījis debesīs,
Tas ir atraisīts arī šeit virs zemes, mūsu ķermeņos. Mūsu ķermeņi kliedz par šo patiesību, pat ja mēs paši to gribam noliekt. Jo mēs esam radīti pēc Dieva tēla līdzības. Mēs varam stāstīt ar jebko sev, lasīt kādas žurnāls gribam un lielīties ar jebkādām vietām. Mūsu sirds un mūsu miesa zina pareizo atbildi. Un savukārt populārs tāds tekstiņš ir, vīrieši saka, mums tāpat ir ērti, mēs taču mīlamies, kāpēc vispār precēties? Es runāju par tiem pāriem, kas tātad jau nav sagaidījuši līdz kāzām, bet šis ir mirklis, ka jūs viens otru ļoti mīlat. Jūs saka, kāpēc precēties? Mīļie pāri, gan jūs puiši, ja jūs esat tādā situācijā, vai jūs meitenes, ja jums viņš tā saka. Atcerieties, vīrietis tas ir racionāla būtne. Viņam ir ērti, un ja viņam ir ērti, viņš nekad neprecēsies. Ja viņš var barot to meiteni, es esmu diemžēl tāds gadījums dzirdējis, baro meiteni un nekad neaprecās, izšķirās. Un es esmu dzirdējis gadījumus, kur viņi bija 9 gadus kopā un pēc tam aprecējās. Tas viss ir iespējams. Un mēs atkal atgriežamies pie tā, vai es savai personīgai dzīvei esmu gatavs spēlēties ar pielādētu revolveru vai nē. Ļoti svarīga lieta, pirms mums būs tāds maziņš pārtraukumiņš, ir tāda, ka tātad mēs meklējam otro pusīti. Ja mēs ievērojam šo patiesību ar tām atšķirībām dimensijās, tad mēs arī zinām, ka tiešām gaidīšana līdz kāzām ir tas brīdis, kad beidzot būs skaidrs, vai tad viņš ir īstais vai nav. Jo tikai īstais gaidīs līdz kāzām. Jo tikai īstais būs gatavs dot solījumu. Tas ir ērtums pret solījumu. Vīrietis ir solījums. Jau pašā bērnībā mēs puisīši iemācījāmies, ja viens otram aizdeva naudu neatdeva laika atpakaļ, tad dabūja par tās. Jo tu biji solījums, un no Dievs pieprasa solījumu visi pārējie. Vīrietis, tanī brīdī, kad viņš aiziet pie altāra, viņš sola. Viņš sola radiniekiem, Dievam, visiem klātesošajiem. Vīrietis, lai arī cik mēs, diemžēl, bieži laužam savus solījumus, bet mēs esam radīti tam solījumam. Un atcerieties, tanī brīdī, kad jūs uzdodat jautājumu, vai tā ir man otra pusī, tad puisis sev visu laiku uzdod jautājumu, vai es esmu gatavs viņu aprecēt tikai, lai dabūtu viņu gultā, vai es esmu gatavs viņu aprecēt tikai, lai dabūtu gultā. Visu laiku uzdod šo jautājumu. Un meiteni tā, kuras atbildīja pateikt, nē, viņi gaida, viņi tā, kas palīdz savam mīļotēm. Viņi ļoti viņu mīl. Un tad tas ir jautājums jums abiem diviem. Īstā pusī vienmēr vedīs tevi tuvāk Dievam. To ir ļoti svarīgi saprast. Ja Dieva plāns ir labs, patīkams un tīkams, mēs to zinām un mēs tam ticam. Mēs arī zinām, ka visas lietas, ko viņš dara, jo mēs zinām, ticīgam cilvēkam visas lietas nāk pa labu. Vīru vai sievu viņš mums dod ar tādu mērķi, kad mēs ejam tuvāk viņam. Ka mūsu ģimene ir vieta, kur mēs varam piedzīvot šo debesu valstī. Mūsu otra pusī cilvēks, kurā mēs esam iemīlējušies, nekad nebūs tas, kas mūs vedīs prom no Dieva. Un tev uzreiz ir tā kā īpaši arī jāpasvītro, runa jau neiet tikai par priekiem, bet īpaši bēdām. Tad, kad tu strīdies savu mīļoto, tas nenozīmē, ka viņš nav tavs īstais vienīgais. Bet jautājums ir tāds, vai tanī brīdī, kad jūs strīdaties un ejat cauri pārdzīvojumiem, vai šīs milzīgās, varbūt tanī brīdī asaras traumas un kaut kas, vai viņas tev vēl tuvāk Dievam? Vai tas tev liek lūgties un iestāties Dieva priekšā? Vai viņš arī meklē, vai jūs kopā lūdzat par to? Vai jūs kļūstat ciešāki, sāpēs Dievam? Jo ja viņš tev ved vien tuvāk Dievam, tas ir īstais. Un ja neved,
tad meitenes un vīri, Dievs nekad jums nedos tādu otru pusī. Maziņ pauzīti.